Visiem gribas Ziemassvētku laikā ne tikai domāt par Ziemassvētkiem, bet tuvojas tāds apmānu laiks, jaunais gads, kad liekas, ka ir iespēja sākt kaut ko no jauna. Kā jaunais gads, sāksim jaunu dzīvi, jaunas apņemšanās, ka tūlīt ar 1. janvāri es beidzot. Un tur seko vesels saraksts, un tā šodien es gribu pateikt stop. Tas var vispār nestrādāt. Iespējams, tu gadu no gada jau pārliec to sarakstu. Iespējams, jau gadu no gada tu domā, ka 1. janvāris ir atkal sākt kaut ko no jauna. Un tā arī šodien sēžot var paskatīties, vai tas, ko tu domāji pagājušo gadu decembrī vai 1. janvārī, vai tas tiešām ir izdarīts. Vai tiešām tas, ko tu sev apsolīji, ja tu izies caur tam sarakstam, ir noticis? Ja jā, es tev apsveicu, ir bijuši apstākļi, ir bijušas tavas darbības, tavi lēmumi. Bet pats par sevi šis saraksts nestrādā, ja tālāk neseko darbība, neseko lēmums rīkoties. Šie saraksti un vēlmes un sajūta, ka sāksies kaut kas no jauna, tā nav maģija. Tam visam apakšā slēpjas viens vienīgs tavs lēmums kaut ko mainīt. Un lēmumam nav nepieciešams 1. janvārs. Lēmumam ir nepieciešams konkrētais moments. Tas var būt šodien. Ja tu patiešām esi gatavs kaut ko mainīt, tu to vari izdarīt šodien. 1. janvārs neko neatrisinās. Tas ir vienkārši datums, kurā mums it kā liekas, ka pēkšņi būs balta lapa. Bet vai tiešām? Vai tiešām tajā 1. janvārī tu vari pārstāt domāt tā, kā tu domā? Vai patiešām 1. janvārī pēkšņi mainoties apstākļiem, tu ieraudzīsi lietas savādāk? Nu nē, tā nenotiks. Tam ir nepieciešams darbs ar sevi. Tam ir nepieciešams solījums sev, apzinātība un kā minimums saprast, kas tev šodienā nepietiek, kas tev šodienā nepatīk, kas tev šodienā neapmierina. Kas ir tas, ko, ja tu izmainīsi šodien, tev liks smaidīt vairāk? Kas ir tas, ja tu izmainīsi kaut ko šodien, tev liks justies savādāk? Tas, ko mēs visi patiesībā meklējam, tā ir vienkārši laimes sajūta. Viens aiz laimes sajūtas ieliek labas attiecības, viens ieliek naudu, panākumus, atzinību, bet ko mēs visi sagaidām? Mēs visi gribam būt laimīgi, justies labi. Un tas, ko jūs šodienām noliekat kā savu it kā mērķi, ka ja man būs finanses, tad kas? Tu būsi laimīgs. Ja man būs šodien harmoniskas attiecības, kas? Tu būsi laimīgs. Ja man šodien būs māja, mašīna, tur tāds un tāds darbs, atzinība, atpazīstamība, tad kas? Tu būsi laimīgs. Pašā pamatā mēs visi tiecamies pēc viena – laimes. Un tad ir jautājums, vai laime ir ārējos apstākļos? Vai laime vispār ir apstākļos? Vai priekšmetos, pēc kuriem mēs tiecamies? Vai tomēr laime ir iekšējais stāvoklis? Un ja jūs padomāsiet, tad jūs atceroties kādu pa īstam brīdi, kurā jūs esat laimīgs. Pa īstam laimīgs. Tas ir bijis moments, kuru jūs raksturosiet caur savām sajūtām. Jūs atcerēsieties, kā jūs iekšēji smaidījāt. Jūs atcerēsieties, kā jums iekšā kaut kas burtiski spīdēja. Tā raksturo cilvēku to sajūtu. Kad liekas, ka iekšā tev visu pārņem tāda kā gaisma, tā laimes sajūta. Un patiesībā tie momenti būs piesaistīti pie kaut kādiem notikumiem. Jā, es sajūtos laimīgs tad, kad bija tas, vai tad, kad man notika tas. Bet tāpat mēs meklējam šo laimes sajūtu. Un tad sanāk, ka tajā 1. janvāra sarakstā būtu jābūt vienai rindiņai. Es vēlos būt laimīgs, laimīgs cilvēks. Bet, lai būtu laimīgs cilvēks, un jums it kā veidojas apakšā šis saraksts.
Bet, lai būtu laimīgs, man ir nepieciešama mašīna, lai būtu laimīgs, man ir nepieciešams finanses, lai būtu laimīgs, man ir nepieciešams attiecības vai veselība vai vēl kaut kas. Un tagad jautājums, kas visus šīs vēlmes vieno? Vienojošais faktors ir šī laimes sajūta. Tad patiesībā mums ir jātiecās pēc visām šīm lietām, ko jūs ierakstiet stabiņā, vai tomēr pēc laimes sajūtas? Jā, pēc laimes sajūtas. Un tas ir iekšējs stāvoklis. Tu vari būt laimīgs bez visa tā, un vari būt nelaimīgs ar visu to. Jo cik bieži nav tā, ka tu piepildi to vēlmi, bet nesaņem to laimes sajūtu. Atceries kādu reizi, ka tev likās, ka, ja būs šī lieta tavā dzīvē, tas pēkšņi atrisinās visu. Un tā ir bieži vien ar finansēm. Mēs uzliekam kaut kādu mērķi, gribam palielināt finanses, algas pielikumu, vēl kaut ko, jo tad būs laimes sajūta. Un tad tas notiek, un tu attopies pie tā, ka tu vēl joprojām esi nelaimīgs. Tāpēc, ka pašā pamatā šī laimes sajūta neveidojas no lietām, priekšmetiem vai situācijām. Šis iekšējais stāvoklis ir iekšā mūsos, un tas ir kā ķīmisks elements, kurš veidojas uz hormonālās bāzes, kurš savukārt veidojas no tā, ko mēs domājam. Ja es šodienā pieiešu no rīta pie spoguļa un pateikšu sev, es esmu resna, man sevī nepatīk, un sākušu sevi kritizēt, tās būs domas, kas veidos ķīmisko elementu struktūru manā ķermenī. Un visticamāk, pēc šādiem vārdiem tas būs diezgan negatīvs. Un tad ar šo negatīvo fonu, kas ir tevī iekšā, tu virzies tālāk pa dzīvi. Un iespējams ļoti grūti pamanīt notikumus, kas ir pozitīvi lādēti. Bet ja tu no rīta pieeji pie spoguļa, kaut vai sāc ar pozitīvām domām, pozitīvi lādēts ķermenis, noteikti redzēs visu ikdienu, iespējas, situācijas pavisam savādāk. Un šeit ir stāsts par ko? Kā panākt, ka tu domā pozitīvāk? Un cik banāli tas patiesībā skan, domāt pozitīvi. Tāpēc, ka mēs nevaram piespiest sevi it kā domāt pozitīvi, jo cilvēks ir pieredzis tikai un vienīgi skatīties negatīvi. Un tam pat ir vesels treniņš. Ir tāda tehnika, ka tad, kad tu kaut kur aizēji vai kaut kas ar tevi notiek, un pirmais, ko tu esi iemācījies domāt, ir caur negatīvo. Man šeit nepatīk tas, te nav labi tas. Un automātiski mums ir jāizpilda, noliekot pretī nepatīk, 3 patīk. Kaut arī vieta, kurā tu ieeji, ja piemēram tā būtu jauna kafēnīca, tu viņā ieeji un pamani, ak, Dievs, cik te maz vietas, nezinu, oficiants ļoti lēni strādā, neviens nav pienācis klāt, jums ir negatīvas pieskaņas, negatīvas domas, un jūs tās aizvien vairāk redzat. Tad tanī brīdī šis te uzdevums paredz, ka jūs katrai negatīvai domai noliekat 3 pozitīvās domas. Un viņas vienmēr var atrast, ja tu to uztver kā uzdevumu. Tu esi kā detektīvs. Ja tev šeit patiktu, tad kas tas būtu? Piemēram, varbūt šeit ir ļoti omulīgi, labs dizains, forša ēdienkarte, garšīga kafija, nav pārāk skaļi, ir pietiekami ērti, un tu vari sākt meklēt pozitīvo. Tas ir treniņš, tas ir tas, kā mēs pārslēdzam šo domāšanu. Ja mūsu prāts ir ieradis fokusēties uz vienu, tad ejot garām miljonus domām, viņš ķers tieši tās domas, pie kurām jūs esat pieraduši turēties. Tātad negatīvās. Tas ir kā iedot uzdevumu par dzelteno mašīnu. Braucot pa ielu visām mašīnām, tavs uzdevums ir skatīties uz dzeltenām. Un tas arī notiks. Tu visu laiku sāksi meklēt un redzēsi dzeltenās mašīnas. Un pat tad, ja uzdevums beigsies, tu vēl joprojām tajā dienā redzēsi dzeltenās mašīnas. Un tev liksies, ka pēkšņi viņas ir tik daudz, tāpēc, ka fokus būs uz to. Tu pat nepamanīsi, ka varbūt zaļas, zilas un pelēkas ir tikpat daudz.
Un ja es tev iedošu uzdevumu nomainīt uz sarkano, tu sāksi redzēt sarkanās un pamanīsi, ka viņas ir tik daudz. Tas ir saistīts ar to, kādu uzdevumu tu sev esi devis. Tātad uzdevumu saskatīt slikto vai saskatīt labo. Jā, un no sākuma tieši tā tas ir tik tehniski. No sākuma tas ir tehnisks treniņš parādīt savam prātam. Tas ir kā uzdevums, kuru var pat realizēt pavisam vienkāršā veidā. Tev ir nepieciešams telefons. Telefonā uzliec 4 līdz 6 modinātājus pavisam dažādos dienas laikos. Sev neērtos laikos. Modinātājs, kurš vienkārši noskanēs, un tur ir rakstīts pozitīvais. Tajā brīdī, kad noskan modinātājs, tavs uzdevums ir atrast 5 pozitīvas lietas, notikumus vai sajūtas tajā brīdī, kurā tu atrodies. Neatkarīgi, kas tas ir. Ja tas ir sarunas vidus, tu vienkārši nospied modinātāju un pie sevis noskaiti 5 pozitīvas lietas šajā brīdī. Atrodi, kaut vai tie ir sīkumi. Un tādas 4 līdz 6 reizes tavā dienā. Vēlams modinātājus nepakārtot savai ikdienai, bet tiešām intuitīvi vienkārši atvērt vaļā modinātāju aplikāciju, salikt. Es dažreiz esmu ielikusi tur 15:42. Es nezinu, kur es būšu 15:42 un ko darīšu, bet tas modinātājs tur būs. Un tādā veidā šāds treniņš jūs aizvien vairāk ievelk, lai vismaz balansētu negatīvo un pozitīvo domāšanu. Un tad, kad jūs sāksiet aizvien vairāk jau pēc automātiski ieraduma domāt pozitīvi, jūs sāksiet pieķert, ka dzīvē jums notiek daudz vairāk pozitīvas lietas. Ne tāpēc, ka viņas vienkārši notiek, bet tādēļ, ka jūs viņas iepriekš nepamanījāt, tagad sākat pamanīt. Uz tā bāzes var mainīties arī jūsu sajūta par ikdienu, laimes sajūta. Un ja jūsos jau šodienā var būt laimes sajūta, tad jūs pārstājat dzīties pēc laimes sajūtas. Jūs viņu akceptējat jau šodienā. Jo ir vēl tāda viena lieta, ka tas, ko mēs vēlamies nākotnē, automātiski nozīmē, ka šodienā tas mums nav. Tātad, ja es vēlos nākotnē būt laimīgs, tad šodienā es esmu nelaimīgs. Tātad šodienā mans prāts dzīvo pēc uzdevuma, esmu nelaimīgs un meklē apstiprinājumus nepārtraukti faktam, es esmu nelaimīgs, jo laimes man nav. Un viss, ko jūs noliekat kā nākotnes vēlme, ir pretējs apzīmējums tam, kas jums ir šodien. Tādēļ jums ir šodienā jārada laimes sajūta, un tad jūs no šīs laimes sajūtas vienkārši būstojat šo te vēlmi un radat viņu aizvien vairāk. Un tad jebkurš mazais notikums spēj jūs padarīt laimīgus. Un tās lietas, situācijas, vai ko jūs tur gribat ierakstīt 1. janvārī, viņas vairs nav saistītas ar to, ka jūs šodienā esat nelaimīgs. Viņas vienkārši ir kā bonus. Mēs tiekamies 10. janvārī 2025. gadā. Jo es tev varu pastāstīt vēl vairāk par to, kā pārlekt uz to realitāti, kuru tu vēlies, kur tu esi laimīgs, un tev ir viss tas, kas tavā 1. janvāra sarakstā. Tam ir paredzēts algoritms. Un šo algoritmu zinot, patiesībā ir ļoti vienkārši nonākt tajā realitātē, par kuru tu jau iespējams kādu laiku sapņo. Tiekamies 10. janvārī klātienē VF kultūras pilī. Pavadīsim kopā laiku. Šis būs jau mans 3. autora pasākums, un par iepriekšējiem 2 es esmu dzirdējis ļoti daudz pozitīvas atsauksmes. Tie nav vienādi, tie neatkārtojās, tie ir kā sērijas, kuri turpina viens otru. Bet noteikti ir tā vērts atnākt arī uz 3., pat ja tas būs tavs 1. autora pasākums pie manis. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu!